Ja tu esi dzimis no 2007. līdz 2010. gadam, šis ir par tevi. Mums saka, neizmantojiet AI, bet tajā pašā laikā visa pasaule to izmanto. Un tad pašā laikā, ja tu uzrakstīji kaut ko labu, uzreiz ir aizdomas. Un tad tu vienkārši domā, ko man darīt. Jo realitāte ir tāda, ja tu izmanto AI, tu skaities skrāpnieks, bet ja tu neizmanto, to atpaliec. Ok, bet es sapratu vienu lietu. Problēma jau nav tā, ka tu viņu izmanto. Problēma ir tā, kā tu viņu izmanto. Man, piemēram, skolotāji ieteica izmantot Astra AI. Es ielieku tēmu, un viņš var vienkārši uztaist testu. Vai arī uzdod jautājumus, lai es pārbaudu sevi. Un ja es nesaprotu, es uzdodu papildus jautājumus, un tas paskaidro visu soli pa solim. Atšķirība ir tāda, tu vienkārši beidzot saproti, nevis tikai nodot darbu. Tā kā, jā, mūsu paudzei ir nedaudz grūtāk. Saglabā šo, ja arī tu mēģini izdzīvot skolā. Un ieraksti komentārā, vai tu vēlētos vēl šāda tipa video.